Pagaidām visnesekmīgākais starts ir tieši Portugālim Filipam Almeidam, Tomislavs Stipiņš 2022. gada sezonā pēc 6 kārtām izcīnīja 9 punktus, 2 uzvaras, 3 neizšķirti un 1 zaudējums. Savukārt Simo Valakārī 2 uzvaras, 2 neizšķirti un 2 zaudējumi. Attiecīgi 8 punkti un tikmēr asumi šeit izskatās, ka neizbēgam pēc tādas sadursmes. Skatīsimies, kāda būs tiesneša reakcija uz šo visu. Bet kaislības pagaidām ir diezgan augstu vilni Daugavpilsnes soda laukumā. Tālāk varēja izvairīties no šīs sadusmes, manuprāt, iespējams īsākais un garākais spēlētājs virsnīgā satikās un tālāk dabūs zelto kartīti. Futbols, kurš izlaida sezonas sākumu, nespēlēja pirmajos mačos, pamatsastāvā tika pirmo reizi tikai iepriekšējā cīņā pret Jelgavu, bija turklāt kā malais aizsargs. Tagad viņš spēlē tajā pozīcijā, kuru viņam arī atvedāt Tomislavs Stipiņš vēl pirms 2 sezonām, kad tālā parādījās virsnīgā. Audas sastāvā par tā laika futbols, kurš kārtīts ir pelnījis, tā skaitā sarkanās kārtīs, un tagad nopelna pirmo brīdinājumu šajā mačā arī paprovocēja Daugavpilsnes. Vakar viens Daugavpilsnes provocēja rīdziniekus, tagad tieši pretēji sanāk. Izpatējās pārkāpumu un tālāk. Tavārs prasa palīdzību, bet Daugavpilsnes tur pa brīvo malu. Tur tagad ieņu pakaļ viņam tālā un nopelnījis pirmais stūrsties tagad arī viesiem. Jā, tagad jau Daugavpils. Pēc diezgan ilga laika posma, kurā atradās Auda, kontrolēt bumbu viņu laukuma pusē, var mēģināt atrast apdraudējumu pie Raibola stūriņa sargātajiem vārtiem. Un ir šajā sezonā, atceros arī spēlē pret Metu, izcēlušies Daugavpils ar gūtiem vārtiem tieši pēc standarta, bet jā, arī ievērojam ar Arkādiju pirms spēles iesaldīšanās laikā, ka Auda ļoti cītīgi atstrādāja tieši standartus, arī varbūt tāds nevisai populāra metode tieši pirms spēles iesaldīšanai, bet Raivos Stūriņš diezgan mierīgi iziet no vārtiem, savāc bumbu rokās un tālāk jau nolaiž to uz zemes un tālāk jau Auda caur labo malu mēģina doties uz priekšu, spēle Savēļo virzienā, Savēļo spiest nedaudz atkāpties, nebija tur īsti partneri priekšā, kam varētu bumbu nosūtīt un tālāk jau pārvirst savu spēli uz kreisu, malu mainīgi. Stūriņš diezgan pārreizināši un droši spēlē ar kājām, īsās piespēles, tas ir tas, kas ir nepieciešams arī Filipam Almeidam, kurš gana modernu futbola stilu cenšas iekopt Audas komandā, arī izspēlēt ar īsāk iespēlēm no saviem vārtiem. Tieši pretējs tāds ir Daugavpils komanda, kura Frenka Davida Orola tālās piespēles, tālās precīzās. Arī tas ir gana būtiski strādā arī sezonas garumā. Viņins presingā pretīgi Kortkovu, kurš nespēlē pret Jelgavu, tagad ir atpakaļ sastāvā. Viņins un Stūriņš šoreiz jāizvēlas tālo piespēli zem spiediena. Ramīras virzienā, Klemete pagaidām Ramīras redz, kad satiekas ar bumbu, lai gan atkal spēlē Smailē. Bija arī spēles šajā sezonā, kurā Režinaldu spēlēja kā malējs uzbrucējs, kamēr Smailē bija melējs Diags. Ir risinājumi, meklē optimālos risinājumus uzbrukumā, tieši uzbrukuma līnija ir arī tā, kas visbiežāk tikusi rotēta. Sezonas pirmajos mačos, pamatsastāvā bija arī Ogonija vairākos mačos, šoreiz viņš rezervē, tagad tālāk pirmo reizi uzbrucēja Trīniekā, kā malējs Spārns, malējs uzbrukošais pussargs, Tihanovičs uz priekšu, viņam pakaļ Tavāris, viņš noteikti nāk. Jā, Tihanovičs pats tur nokrita, īsti nebija kontakts viņam ar pretnieku, tālāk tāds arī ļoti cerīgs skatiens tiesneša virzienā, bet tomēr Auda bumbu pārņem tāda ātrā atbilde gan nesanāca, redzējām, ka Daugavpilsniešiem sanāca tur pretīm gan diezgan veikli aizskriet priekšbrukumā, bet nepietika īsti tur papildus kāds spēlētājs tai pašā malā vai kaut kur citur Tihanovičam, lai varētu veiksmīgi attīstīt šo uzbrukumu. Tālāk diezgan riskanti saspēle un neattaisnojas šis risks Daugavpilsniešiem. Tālāk jau pie soda laukuma robežas sitiens pa vārtiem un tur jau Frenks Dāvids Orols izstiepjās, aizlec un samāc bumbu. Labs kārgājiens, padavās šim futbolistam. Kuram ir jāmeklē atpakaļ reputācija arī pagājušās sezonas otrajā pusē, un teiksim, tā nebija šis futbolists vairs īsti pamanāms virsnīgā, bet tagad Balijānins iekšā soda laukumā, Balijānins ar korpusu bumbu nosens nokontrolē, atspēl mēģinājumu garam vārtiem, Jevgeņis Miņens, ļoti straušs un jaudīgs sitiens no Daugavpilsniešu 97. numurā. Tik daudz septītnieku uz BFC Daugavpils spēlētāju krekļiem šodien, kā iespējams nevienai komandai virsnīgas vēsturē. Arī šāds novērojums no kolēģa Edmunda Navicka ir arī 77. numurs aizsardzībā arī Nalds Aizops, kuram
pagājušā sezona maču pret Audu, Daugavpils sastāvā šeit, Mežaparkā ar tādiem palieliem piedzīvojumiem. Izvērtās, devās uz laukumu, atlida vārtus, tika nomainīts. Un tagad cenšas Aizaks nospēlēt daudz sekmīgāk, arī ir palicis. Viņam pieredzes ar krietni vairāk, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad viņš, var teikt, pirmo pilnvērtīgo sezonu aizvadīja Latvijas futbola virslīgā. Tikmēr Miņits tur nedaudz tika piebremzēts. Jā, pagaidām viennozīmīgi pats bīstamākais moments Daugavpiliešiem tieši tālsdienas no tādas pustālas distances Miņina izpildījumā pagājušajā sezonā arī varējām jau redzēt.